Reņš šī spēle tādā vienā Alpas vilcienā aizritēja. Jā, ātrs basketbols. Tādu basketbolu arī es gribu spēlēt, mēs gribam spēlēt. Un šodien sanāca. No sākuma pretinieki ar fantastisku procentu mūs apturēja, neapturēja, bet neļāva izrauties vadībā. Principā nekādā ar augstu procentu 3 punktu metienu. Ja nemaldos, viņi iemet 10 3 punktu metienus pirmajā puslaikā, jā, un, man liekas, 2 otrajā. Bet ar visu to uzbrukums bija labs, bet, ja tā met 3 punktu metiens ir grūti. Bet labi, ka mēs noturējāmies līdzi un pēc tam jau izdarījām tā, ko vajadzēja. Tomēr šodien viss bija ierindā, var teikt, skrējām un labi sajūtām viens otru, jā, dalījāmies ar bumbu un tādu labu basketbolu. Tādu, kādu mēs gribam spēlēt, tas izdevās, un es domāju, šī ir viena no tām tāda spēle, kur pēc tam tā jābrauc un jāpabauda, kad viss sanāca, jo nevienmēr tā ir, kā mēs zinām, sportā, un ir tās dienas, kad viss iet no rokas, un šī bija tā mūsu diena. Ātri izbaudām un aizmirstam, ne? Jo nākamā spēle noteikti būs savādāk. Es domāju, tā vajadzētu teorētiski pēc visām spēlēm, jā. Tai vakarā braucot mājās, var vai pabēdāties, vai papriecāties atkarībā kāds rezultāts, un tad viss, tad ir nākamā spēle, un sezona tikko sākusies, tik daudz spēļu priekšā vēl, un jā. Gulbens Buka mums tāds principāls diezgan tāds pretinieks. Es domāju, viņi brauks ar atņirktiem zobiem pie mums, un tas tikai normāli, un tieši tāpat mums ir ko pierādīt, ka tā nebija kaut kāda nejaušība, jā, un otrādi, Tas, ka mēs ilgāk būsim līgā, jau vairāk veidosies šie principiālie dueļi, kas ir citām komandām jau izveidojušies gados. Tāpat arī mums lēnām tāda veidojās, un tas jau ir labi. Tāda ir tā ažiotāža, tas ir kaut kāds papildus tāds patīkams uztraukums, un to jau vajag. Tas ir tas, kāpēc sports ir. Jā, visinteresantāk būs skatītājiem, tā kā var ieplānot trešdienas 19:30, vai ne? Jā, tiekamies Salaspilī. Paldies! Paldies! Kristiāna, izstāst, ka tu jau gatavs Helovīniem. Jā, tas tā izstāst. Salaspilī krimināla pilsēta vai kas te notika? Nē. Gadījās treniņā dabūju, arī pirkstiem dabūju šodien. Sasit. Nevajadzēs krasoties, zin kā Helovīnu. Varēs šitā iet. Kā spēle, tad, man liekas, tev baigi parocīgi. Tāda ātra, pašam arī beidzot normāla spēle, daudz maz sanāca. Jā, tiešām beidzot sanāca kaut kā. Iejutos ļoti labi, aizgāja. Sākumā viņi tur samet trojkas, tos 30 punktus, cik viņi sameta. Pirmajā ceturtdaļā visu trojkas met iekšā. Tad mēs kaut kā salabojām aizsardzību bišķīt. Mēs mums bija normāli, viņi meta visu iekšā, ar labu procentu viņi diezgan meta. Pēc tam paši salabojām to bišķi, pielikām aizsardzībā un visu. Tad pašiem aizgāja spēli, iekarsām, visi metieni sāk krist iekšā. Un viņi zonu nesadz, ko mēs ļoti bijām gaidījuši, ka viņi seks zonu. Vispār neredzēja nevienu momentu. Labi, beigās jau arī bija tie +3, nezinu, vai tur bija jēga to zonu vispār likt. Bet, Kā nākamā nedēļa mums tāda īpaša pretinieka, vai ne? Pusfināla, pagājušā gada pusfināla uzvarētie Gulbens Buka. Jā, es domāju, viņi atnāks. Atbrauks Nikni nežēlīgi, gribēs uzvarēt mūs, atriepties par pagājušo gadu. Bet redzēsim, kā būs. Aicinām skatīties, ne? Protams, jā, būs ļoti interesants mačs. Tiešām visiem. Visus aicinu uz Salaspils sporta halli skatīties trešdien.